Tad sveiciens visiem! Šodien turpinām mūsu modernisma stilu nodarbības. Un šodien mums ir Art Nouveau stils, kas arī saucas Jugendstils. Ja, tad divi dažādi nosaukumi vienam un tam pašam. Un mākslinieks, kas ir tāds galvenais pārstāvis Jugendstilam, viņu sauc Gustavs Klimts. Un vienmēr, kad jūs redzat kaut kādas tādas zelta gleznas, tad jūs zināt, ka tas ir Gustavs Klimts. Viņš ir no Austrijas. Ja? Un tad, kas piemet šim stilam? Šim stilam ir tāds dekoratīvas pazīmes. Ja, dekoratīvas nozīmē kaut kādas tekstūras, zīmes, ko izmanto gleznā. Ja, tad mēs varam pamanīt, ka viņam šeit ir dāma, kurai galva ir uzzīmēta diezgan realistiski, un tad turpinās tāda kā kleita, bet šeit vairāk vienkārši kaut kāds tāds rāks, zīmes, tekstūras. Ja? Un šeit tāpat mēs redzam šajā gleznā, kas saucas kūps, un tad mēs redzam, ka arī galvas ir diezgan tā uzzīmētas, un pēc tam nāk, piemēram, meitene te kleitā ar tādām puķu zīmēm, un puisim nāk tas drēbes ar tādām kvadratainām zīmēm, ja? Tā kā vairāk sieviešu un vīriešu. Un šodien mēs pamēģināsim papētīt šo stilu, uzzīmēt, un mēs gleznosim interesanta tehnika, kur mēs lietosim eļas krītiņus, un mēs lietosim akvarēli. Ja, jo mēs zinām, ka ūdens un eļa viņas nesavienojas kopā, un tāpēc mēs veidosim rakstus ar eļas krītiņiem, un pēc tam mēs aizpildīsim to fonu ar akvarēli. Tādēļ arī lūdzu jūs sagatavot melnu marķeri, jo es gribu līdzīgi, ka šajās gleznas, lai tas kaķis, viņš ir citādāks. Ja? Mēs izmantosim marķeri, lai izskatās un jūtas arī, ka viņa galva un ase ir kā citādākas. Līdzīgi, kā šeit Gustava Klimta glezna. Rekord, super! Tātad, ceru, ka esat gatavi. Tad, protams, mēs sāksim ar zīmuli zežgumiem. Tad mums ir lapa. Arī tie, kas šodien varbūt pirmo reizi paskaidrošu, ka man ir papīra līmlente, ar kuru es aplimēju maliņas. Ja, tad tas palīdz gan nostiprināt lapu, gan redzēt, ka pēc tam paliek tāds smugs balts rāmītis. Ja? Tas nav obligāti, bet var pamēģināt un, ja iepatikas, tad var izmantot. Super, tad tagad visi kopā ņemam zīmuli, un mēs sāksim ar mūsu kaķa galva zīmēm. Ja? Diezgan vienkārši, te nav jābūt nekas grūts. Sāksim ar to līniju starp ausīm. Tad izvēlējamies sākumā, protams, vietu, sana kaut kur, jā, lapas augšējā daļā un nedaudz pa kreisi. Un es novilku šeit tādu līniju, kas ir starp ausīm. Ja? Un tad nāks tādi 2-3 stūriši, nedaudz apaļīgāki, protams, jā. Un 2-3 stūriši uz leju. Ja? Un tas tagad ir tas brīdis padomāt, vai man tā galva ir pa lielu, pa mazu. Ja? Piemēram, es jūtu, ka man nedaudz ir pa lielu. Es nedaudz viņu samazināšu. Ja? Svarīgi, ka, lai sākumā jums tas zīmējums vienmēr ir diezgan viegli mainām. Ja? Nav tā, ka es novilku līniju un viss, tā kā akmenī jau iecirta. Nē, lai sākuma zīmējumi vienmēr jābūt viegli mainām. Arī, ja es eju pa ātru, katrs var pateikt, skolotāji, lūdzu pagaidiet, ja mēs visus vienmēr sagaidām. Un tad ejam lejā, vienkārši arī tāds kā 3 stūrīs, bet uz leju. Un mums sanāk tas kaķa seja, ka viņš tā guļ. Ja?
Diezgan viegla novienkāršota forma. Jā, tagad pielāgojam arī, kā tad paskatāmies, kā mums izskatās. Jā. Ko mēs arī šais nodarbībās darām, kad kāds ir gatavs, man var uz ekrāna parādīt pirkstu, ir gatavs, tad ir zināši, ka mēs varam iet tālāk. Ja? Super. Ko mēs vēl varam tad darīt nākamo kārtu? Šeit, kur ausis, mums uztaisam tādu kā dubultu līniju uz iekšu. Ja? Tikai viena pusi, tikai ausim viena pusi tajā augšējā maliņā, ja? Uz iekšu. Un tad šī vieta būs tā kā turčaka, tas ir tā kā augšējā daļā. Un var droši arī ar zimulīti nedaudz tev tā ieštrikot, jo vienalga mums kaķis būs mēls, un jā, to mēs varēsim. Forši. Kas vēl ir galvenais šeit? Mēs zīmējam, ka kaķis guļ. Un tas nozīmē, ka viņam tas deguns ir diezgan tuvu šeit mutei, un mēs redzam, ka acis, piemēram, ja mēs sadalām, ja mēs noliekam šeit zīmoliem un paskatāmies, ka tas ir pat mazāk nekā sejas, nekā visas galvas pusē. Ja, piemēram, šeit es paskatos tā, šeit ir viss mans acis, un šeit ir noliku zīmoli, kur ir pusē, tad acis būs vēl zemāk. Ja? Bet sāksim labāk ar degunu, un tad iesim augšā zīmēt acis. Tad šeit leju, leja atkal tāds trīsstūrītis, kas būs deguns. Un pat var arī aizkrāsot. Viņš tāds maz trīsstūrītis. Ja, un viņš nav liels, ja? Mums tai pierei jāpaliek vairāk vietas nekā acis un deguns kopā. Tad no trīsstūrīša es novelku tādas divas līnijas uz augšu. Ja, tūlīt radīšu arī. Ja. Un tad mēs skatāmies, ka tas acis, viņas arī šeit diezgan zemu. Ja? Un es uztaisu tādu kā tāds vilnītis. Ja? Kaķam parasti arī ir tā, ka tie stūriši, acu stūriši nav uz vienas horizontālas, tā kā cilvēkiem, bet viņam vairāk, tā kā viens ir vairāk uz augšu, otrs vairāk uz leju. Kopumā kaķis gandrīz gatavs, paliek tikai tas kaķis trīpas. Ja, tad, piemēram, šeit no pieres nāk tādi trīs līnijas. Tā viduvēja, garākā, un šeit, piemēram, no sāniem, kas tiekas nedaudz, kur ir deguna mala. Ja? Bet šeit jūs varat jau arī nedaudz paši izdomāt, vai atkarība varbūt jums tur palika vairāk vietas vai mazāk vietas. Jūs varat arī, šeit sānos es arī uztaisīšu nedaudz tādu tā kā nelieli trīs stūrīši. Ja? Ja jums tur vietas nepaliek, var arī netaisīt. Ja? Tā taisīt.
Un tad, protams, kad skaicis bez ūsam, ūsas skaicim ļoti svarīgas, un tad es aicinu ar tādu drosmi, jā, tā kā izsvidināt tas līnijas. Es saku, šeit ir tā kā un drosmīgi uz zāru, jā, lai tā līnija ir, lai viņa ir liela, ir ok, pat izskatās interesantāk, ka tas līnijas ūsam ir garāka. Ja? Mākslā vienmēr var kaut ko nedaudz pārspīlēt. Īpaši labi pārspīlēs svarīgas lietas. Kācim ūsas svarīgas, tāpēc mēs tā drosmīgi tos parādām. Ja? Šeit pat 3 vai 4 līnijas, piemēram. Ja? Tad no iekšpuses un uz āru izvidinām to zīmolu. Un arī ausīs, arī šeit augšā arī kācam ir tādas. Ja? Tad šeit augšā mēs varam no ausīm arī uztaisīt kādu pārspīli. Ja? Un tad jau viņš tāds interesantāks. Super, Aleks, gatavs tev kacis? Jā. Super, jā. Patriks, kā tev? Man arī gatavs. Arī gatavs. Gundars, Adelīna? Jā, gatavs. Un kādi jūs visi malači? Super. Tad ejam tālāk. Taisīsim šito līniju šai segai. Ja? Arī nedaudz līdzīgi skatāmies kā šim māksliniekam, Klimtam. Tad viņam paliks fons. Un šeit lejā. Un kaut kāda tāda interesanta forma mēs varam to sēgu iedomāties. Ja? Tad, piemēram, es šeit arī atstāju, ka ausis nedaudz paliek ārā. Varbūt jūs gribat, lai otrādāk ta sēga iet apkārt ausim, visas ausis ir iekšā. To jūs arī varat kā mākslinieks izvēlēties. Ja? Un tad mēs sākam ar tādu tā kā apaļo līniju apkārt kaca galvai. Ja? Ja. Tā. Nu, var tuvāk, ja? Vai tālāk. Iedomājamies, ka viņš tur būs. Tāda tā kā pusapļa līnija ap kaci. Super. Un tad ejam uz leju. Un šeit var arī nedaudz tāda viļņainas līnijas. Tad es aizēju šeit līdz malai. Ja? Un šeit varbūt varu arī tā kā uz iekšu aiziet. Ja? Super. Ja, tad sākuma tikai šitas tā kā ārējā līnija. Ja? Tik līdz tā ārējā līnija ir gatava, tad mēs uzzīmēsim asti, un pēc tam tad veidosim arī tas starp līnijas, kas ir iekšā. Ja? Tad, kad sega ir gatava, atrodam vietu astei. Tad mēs tā iedomājamies, ka viņš šeit ir tāds, viņš guļ iekšā un kaut kur šeit mēs atrodam to vietu asti. Ja? Nē. Ja? Tagad neizkrasošu šo asti, pēc tam ar marķēri mēs to dabūsim gatavu. Ja? Ja? Tā, Patrikam, Aleksam, man liekas, gatavs, jā. Gundars, Adelīna arī asti ir gatavā. Jā. Tad ejam, savilkam dažas līnijas šeit iekšā. Ja? Piemēram,
Jā, mēs varam šeit, kā asti turpinās, ielikt kaut kādu tādu apaļīgāku. Jūs šeit arī varat diezgan brīvi izvēlēties tas līnijas, jā. Var nedaudz sekot tā kā tam ārējām līnijām, ko mēs uztaisījām, jā, tā kā formai. Nav obligāti jābūt tieši kā šeit, jā. Vairāk sekot tai, uh, kādai plūsmai, līniju plūsmai, kā jums liekas, tur labāk sadalās tā vieta, jā, tā sega. Bet, lai mums visiem ir vienāds, teiksim, ka mums ir viens, divi, tagad man ir četras tādas vietas. Nu, varam uztaisīt, lai ir piecas, lai ir pieci gabaliņi, ja? Tad mums būs pieci dažādi tekstūras, tie dekoratīvi elementi, tad mums būs vieglāk, ja, tad visiem. Tad man sanāk šeit ap galvu ir viens, šeit ir vidus divi, un tad astelējā. Nu es nerunāju, jā, šitie zaļie, viņi ir tad, teiksim, tas ir vairāk kā fons. Ja? Bet arī labi, ja kādam sanāks vairāk vai mazāk, tad jūs varat arī pielikt kādu citu formu vai atkārtot. Pirms ķeramies klāt jau pie krītiņiem un akvarēlēm, es aicinu nokrāsot ar marķieri mūsu kaci, jo pēc tam būs grūti, kad jau būs krītiņi, tad tas eļas krītiņi viņi tā kā neļaus. Ja? Tāpēc vienkārši tagad aizkrasot. Ko mēs arī varam izdarīt, piemēram, ar kaci? Arī ir tāds triks, šeit to var redzēt. Tad tas baltas vietas, kas man palika, es nedaudz aizkrasoju ar zīmuli, tad man palika tāds pelēks, un tas melnas vietas, tad es atkārtoju ar marķēri. Ja, tad arī var arī atstāt kaci baltas arī vietas, tā arī var. Ja? Bet es šeit nedaudz ieklāju to zīmulīti. Ja? Ja, tad jums ir divas iespējas. Vai jūs atstājat to baltu un vienkārši melnas vietas noklājāt ar melnu marķeri, vai tā kā es šeit nedaudz vienkārši aizēju pāri zīmulītim, lai man ir peleks, un tad šeit es apvelku kaci ar marķeri. Tad vēlreiz mēs kaci darām ar marķeri, jo mēs gribam parādīt tādu dažādības efektu. Ja, ka tā sēga un tas fons mums izskatīsies vairāk tāds kā nokrasots, un šitas, lai izskatās vairāk realistisks. Tagad atvelkam. Un arī, piemēram, varētu atstāt, piemēram, kāds ir tikai ar zīmoli. Bet ir tā, kad ja sāk lietot krāsas, tad zīmolis paliek vairs tāds ne tik aktīvs, viņš paliek vieglāks, un tad pazūd, tā kā kāds ir galvenais varonis. Ja, tāpēc labāk, tad, kad galvenais vienmēr mēs to darām vairāk aktīvi, tāpēc es arī prasīju, lai ir melnais marķēris, jo tad kacis būs tāds tilktāks. Un tad var redzēt, šī glezna ir par kaci, kas ir tajā jugendstīlā Art Nouveau tāda sēga.
Pēc nesteidzamies laiks mums ir. Apvilksim traci. Patrik, tu gatavs? Mhm. Jā, man ir. Super, Aleksam, jā, arī. Jā, labs. Gundars Adelīna. Jā, mēs sagaidām, vai arī Kādai tolīt asta tikai jāpabeidz. āsti jāpabeidz. Protams, jā, visi sagaidām. Jā, tad nākamo soli mēs sāksim visi kopā. Pabeidzu. Pabeidzat malāti. Super, nākamais solis mēs taisīsim šitos rakstus. Jā, es rādīšu šeit blakus uz papīra tos precīzāk, kādi tie ir. Jā? Un šitie raksti es tad ņēmu Gustava Klimta gleznu un diezgan tuvu, šeit varbūt arī, nu, jā, nevar tik, jā, labi saredzēt, bet ja skatīties tuvu pētīt, tad var atrast šitus rakstus, kurus es izmantoju šajā seiksmē. Ja? Tad pirmais un vismīļākais raksts, kas ir gandrīz visās Gustava Klimta gleznās, ir šita spirāle. Ja? Tad mums šeit ir viena tāda liela, tā kā dubultspirāle, un šeit blakus taisīsim pēc tam mazāk. Ja? Tad mēs sāksim ar šito, šeit, kas ir, kur ir vidus, un šeit es jums uzzīmēšu atkal. Ja? Tad šī spirāle, ja? Mēs sākam tā kā ar vienu daļu, ja? Un tad viņa aiziet uz blakus daļu, un tad, kad šeit jums paliek kaut kur telpa, jūs varat vēl pielikt tādus sānos šeit vēl kaut kādas, ja? Kaut kur palikt. Ja nepaliek, var tikai divas lielas, ja? Ja? Un tad šeit, piemēram, šeit vidus ir forši tā vieta. Un tagad svarīgi, es te tikai rādu ar mārceri, mēs ņemam eļas kriti. Ja? Tagad tas visas spirāles mēs taisam eļas kriti. Un es aicinu jūs izmantot tādu deltenīgi, oranžīgi, sarkanus toņus. Ja? Arī šeit, ja kādam ir ohra, ja? Lai tas arī iespējas mums paliek tāds zeltains. Ja? Piemēram, ja, var arī tādu nedaudz brūnainu paņemt, sarkanu, oranžu. Ja, šeit katrs var izvēlēties. Ja. Tad zeltains, oranžs, sarkans dēr, brūnais arī var dēr. Ja. Un atradam vietu. Un kas vēl ir svarīgi, kad mēs lietojam trītiņus? Es varu spiest ļoti viegli, un es varu spiest ļoti stipri. Tad es šeit jūs aicinu spiest stiprāk. Ja? Es varu taisīt tā viegli, un tāpēc mēģinam to līniju. Ja, ja nesanāk ar pirmo reizi, ka viņš ir tāds spilgts, tad mēs varam atkārtot. Ja? Bet nesteidzīgi, diezgan stipri spiežot tas spirāles, ja? Uztaisam mūsu pirmo tādu tekstu. Jā, tad var atkārtot, var aiziet vēlreiz viņai apkārt. Ai. Ja, var aiziet atkārtot, varbūt kaut kur nedaudz raisnākās tas līnijas, tai spirālī gribas. Ja? Super, lēdzu, Aleks, jau gatavs.
Aleks var padomāt par kādu citu krāsu, ko ņems nākamreiz. Ņemšu sarkanu. Ja? Vai ir gatavs? Jā, Aleksam, gatavs. Ko daram Adelēnam? Arī Gatavs. gatavi māleti. Super, paņemsim atkal spirāles. Aiziesim šeit tajā garāja daļā. Un šeit arī ir spirāles, bet viņas vairāk tā kā vairāk kā koks, varbūt kaut kas līdzīgs, viņi tā kā aug viens no otra. Ja? Tad mēs aizpildām šo vietu ar vairākām mazākām spirālēm. Un šeit mēs arī varam vienu taisīt mazāku, otru lielāku. Ja? Kaut tam līdzīgi. Bet atkal, protams, ar eļas krītiņu. Mēs ņemam zeltenu. Sāksim, kur gribas šeit iekšā, var sākt tādu pirmo spirāli. Un atkal atceramies, spiežam stipri. Ja, lai tā līnija ir spilgta. Ja. Vienkārši stiprāk pret papīru spiežam. Ja, jo tad pēc tam, kad mēs liksim akvarēlis, tad tas efekts sanāk. Un atkal, ja piemēram kaut kur palikti maza vieta, ja, tad mēs tur mazu spirāli pieliekam. Ja, un atceramies uz dažādām pusēm, ja, var virzīt spirāles. Viena aiziet pa kreisi, otra aiziet pa labi. Aizpildam to vietu. Ja, un tad, ja kaut kāda līnija palika tāda tievāka, aizejam atkārtot, ja, vēlreiz. Ja, kamera, mēs taisam vēl šis pirmos, nedaudz pastāstīšu vēl par to Jugendstilu Art Nouveau mākslas virzienu. Viņš patiesībā bija vairāk ne glezna, bet viņš bija ļoti, ļoti populārs arhitektūrā un mēbele. Piemēram, mums Latvijā, Rīgā centrā ir ļoti daudz ēku, kas ir Jugendstila ēkas, tad var ārpus redzēt ļoti daudz dekoratīvu elementu. Ja? Un, kad aiziet iekšā, tad gan mēbeles un trepes, un tas interjers arī viņš ir taisīts tādā diezgan daudz tie elementi, kas ir pēc puķēm vai pēc kādiem, jā, kā zāri, un tā viņš ir. Pagaidīsim, redzu, Patriks vēl zīmē. Tad aiziesim, jā, tad mums paliks vēl 3, 4 valēni. Super. Tad nākamais elements, kas arī ļoti bieži atkārtojas Gustavam Klimtam, ir tāds. Ir tādi tā kā ovāli, kur iekšā arī ir vēl viens aplis. Un viņi var būt dažādi, viņi var būt, ka tas, piemēram, ir aizkrāsots, varbūt šitais ir tā kā resnāks, ja? Apmēram šitais ir tas nākamais raksts, ko mēs izmantosim. Ja? Tad nedaudz kā akmeņi mēs veidojam tā kā viens blakus otram, ja? Līdzīgi. Ja? Mēs arī atkal varam izdomāt kādu krāsu. Šeit jūs varat arī jau pamainīt, kur jūs gribat. Ja? Es taisīšu šeit. Vieta varbūt. Vai arī. Es izmantīšu varbūt šeit man vairāk vietas. Ja? Tad es taisu ovālu. Ja? Un diezgan lielu, lai man tur iekšā sanāk vēl viens tā kā aplīts. Ja?
Un ir ok, ja viņš sanāk aizkrāsot. Jo es zinu, ka ar krītiņiem dažreiz nav viegli strādāt, jo viņi nav tik stīvi kā, piemēram, zīmolis. Tāpēc šeit, protams, labāk uzreiz paņemt to lielāko, lai ir vieglāk. Ja? Šito visu daļu mēs aizpildām ar. Ja? Tur, kur man neiet iekšā, es taisu arī tā kā pusapli. Bet atkal spiežam stiprāk, lai, lai viņš ir aktīvāk. Ja? Lai pēc tam ar akvareli mums sanāk tas efekts. Atkal kaut kur lielāks tas aplis, kaut kur mazāks, kaut kur var to pagriezt, kaut kur var izstiept to apli. Ja, kur paliek tāda kaut kāds mazs stūrītis, tad ieliekam mazu. Ja kaut kur neiet aplim iekšā aplis, tad nekās atstājam arī vienkārši apli tukšo. Bet tā, it kā nedaudz, kā mēs zīmētu akmeņus uz jūras, ka tā kā viens aplis iet klāt. Un tad mums palika vēl, tagad daļa mums palika vēl divi. Šeit lejā mums būs nedaudz tāds zaļais fons. Ja, arī atkal nedaudz skatoties, kā tam klimtam iet gleznas, viņš arī vienmēr lejā taisa nedaudz tādu kaut kādu, kā pamatni kaut ko ar zaļu, arī ar dabu. Un šeit jau uzreiz var atkārtot tas krāsas. Ja, ja piemēram, jo es aicinu jūs palikt tikai tādas dzeltenīgi, oranžīgas krāsas. Tāpēc, piemēram, jau tagad uzreiz droši var paņemt atkal kādu vai dzeltenu vai to ohras, jā, tumši dzeltenu krāsu. Tā, kas mums vēl kādi šeit elementi? Kad es pētīju, tad nākamais elements, viņam arī patīk trīsstūriņš. Ja? Viņi, piemēram, tādi var iet, ja? Trīsstūriši. Viņi varbūt arī tā kā nedaudz kaut kur. Ja, pamainīties, piemēram. Ja? Un es aicinu tos trīs stūrišus uztaisīt apkārt, kur ir kaķa galva, jo viņam ausis ir tādas trīsstūrainas. Un paņemšu varbūt arī, nu, lai ir daudz vēl. Ja? Un tad mēs piepildam šo vietu ar trīs stūrīšiem. Un atkal varbūt lielāks, varbūt mazāks. Viņi varbūt arī kaut kur dažādas vietas. Ja? Varbūt, lai ir vieglāk, var uztaisīt tādu kā zigzāgu. Ja? Var zīmēt tādu līniju, kā zigzagu līniju, un tad arī sanāks tie trīsstūrī. Ja? Jā, es domāju, ar zigzagu līniju ir visvieglāk. Ja? Mainām, ja? Redziet, viņam nav jābūt visiem vienādiem. Kaut kur ir mazāks, kaut kur mazāk aiziet tā zigzagu līnijā. Kaut kur viņa aiziet lielāka. Apmēram. Bet atkal spiežam stipri uz mūsu līdziņu.
Hm, hm, gatavs. Adelīne, pabeigts. Tūlīt tad pabeigt. Kārtībā, jā, pabeidzam, es sākam. Jā. Pabeidzu. Super, Adelīna. Tad mums paliek vēl divas tekstūras. Vienā seigai būs tādi kvadrataini, dažādi kvadrāti, un šitie zaļi pēc tam būs vairāk jau tāda zāle. Ja? Tad veidosim kvadrātus, bet man paliek šeit tas tukšais laukumiņš. Tad sanāk, kādi viņi ir atkal, ja? Varbūt tāds vienkārši lielāks tukšs kvadrāts. Šeit blakus var kāds maz aizkrasots, ja? Un arī viņi šeit vairāk jau pat kā tā brīva forma, ja? Kaut kur savienojas, kaut kur nē, kaut kur, ja gribas, arī var iekšā kaut ko ielikt, ja? Tādi kvadratainas formas, ja? Nu, kur jums jau palika, ja? Tas tukšumiņš, ja? Un atkal spiežam stipri. Tad kaut kur es aizkrasoju to kvadrātiņu, kaut kur uztaisu lielāku, vienkārši ar līniju. Ja? Un šeit brīvi arī atstāju tādas tukšas vietas, ja? Vienkārši arī laukums. Tādas kvadrātiņi lielāki, mazāki. Brīva izvieto. Un reiz tāda mums palika tā sēga tāda, ja, dzeltenīgi oranža, tādu siltajos toņu. Un tad nākamais būs zaļa krāsa. Zaļā? Jā, tieši tad sēga ir pabeigta, tad sēga paliks dzeltenā. Un šeit lejā, lai arī ir tāds nedaudz kā akcents, tikai šeit lejas daļa mums būs tādi zaļas vertikālas līnijas, un tad ar akvareli arī ar zaļu izkrāsu. Ja? Tad šeit jau tā brīvi, vienkārši tādas atkal vertikālas līnijas. Atkal domājam par to, ka viena līnija ir lielāka, viena ir mazāka. Un
un arī tāda brīva izvietojuma. Nedaudz kā zāles efekts, ja, bet atkal tāds dekoratīvs. Ja. Ja, arī bija, un jūs varat dzirdēt tādu vārdu dekoratīva māksla, tas, piemēram, kaut kādas lietišķas priekšmērķi, ja, krūzes, vāzes, ja, kaut kādi palagi, sēgas, kurus rotā, ja, ar kaut kādiem rakstiem. Ja. Un tā arī rodas, piemēram, ja es kaut kāda priekšmēta gribu uzzīmēt kaut ko līdzīgu dabai, bet, protams, es to nedaru realistiski, es to daru tā kā stilizējot. Ja, es paņemu to formu, bet vienkāršojot uztaisu tādu dekoratīvu efektu. Super, šī daļa ar krītiņiem mums ir pabeigta. Malači, tā bija grūtākā daļa. Tagad paliek jau jautra daļa ar akvarēlēm. Un arī redzēt to efektu, kā akvarēles aizpilda to vietu starp krītiņiem. Un tad viss paliks spožs. Ja? Tāpēc pabeidzam vēl, protams, jā, kam vēl vajag laiciņš, pabeidzam visu daļu ar krītiņiem. Bet tā nākamais mēs jau ņemam ūdeni, otu un akvareli. Kas šīs krāsas dara? Tā, akrilu krāsa. Tad tev tos vajag ļoti, ļoti daudz izšķidināt. Ja? Tad tu paņem to paleti, ja? Nu, tas trauciņš, kur tu maisi krāsas, un ieliec nedaudz tas akrilu krāsas, un diezgan daudz ūdens, uztaisi tādu kā peļķīti. Ja? Un tad tam, cerams, arī darbosies. Ja? Jo ir tā, ka akvarēles, viņas ir caurspīdīgas. Un akrilu krāsas viņas nav caurspīdīgas. Bet ja tu izšķiri tos pietiekoši, tad darbo. Tātad, cerams, jums ir ūdens otiņā, ja kādam vajag aiziet pēc ūdens, droši var tagad aizskriet, ja viss ir gatavs malači. Tad vēl viens moments, pirms mēs krāsojam, tad vislabākais ir tā, ka tas fons un tā tekstūra mums ir pretējā tāda ziņa pēc tumšumā. Ja kaut kur man ir zeltainas līnijas vai šitādas gaišas rozas kaut kādas, tad visforšākais tur iekšā lieku kādu tumšāku krāsu. Un tur, kur man jau ir tāds tumšs spilgs, tad tur otrādi, es lieku kaut kādu gaišāku krāsu. Ja? Jo es abos ielikšu tumšu vai abos ielikšu gaišu, tad nebūs tas efekts, nebūs tā redzama. Ja? Tad par šitu domā, piemēram, kur mums ir dzeltens, tā ir ļoti gaiša krāsa, mēs droši varam likt kaut kādu tādu atkal to ohru vai sienu, tas ir tāds tumši brūns. Ja? Vislabāk arī, piemēram, pamēģināt sākt ar dzeltenu krāsu. Ja? Tad mums ir glāze, ir otiņa, šeit es paņemu dzeltenu krāsu, un mēs varam iet šajā pirmajā, ja? Piemēram. Un es aizkrasoju, redziet, es eju pāri visam tam līnijam, un tas efekts, ka krītiņi ir no eļas, un uz otiņas man ir krāsa ar ūdeni, tad viņi nesaplūst kopā. Ja? Pamēģiniet, ja? Šis ir tas moments, kas ir tā, ka, ok, vai darbojas, vai nedarbojas. To, ko skolotāja stāsta. Dažreiz ir tādi krītiņi, kuri vairāk tādi pat moderni. Viņam ir gandrīz nav tas eļas iekšā, ja? Jo tad viņas tā kā kaitas netik, varbūt kaitīgas. Ja? Jo eļa tomēr ir, eļa vienmēr ir smaka. Ja? Tad tie krītiņi tad. Ja? Bet mēģinām, un tad es gribu arī, protams, lai jūs man pasakat, vai darbojas vai nedarbojas tas efekts, kā es eju pāri kritiņa līnijām, un akvarēles paliek un līnijas. Palika. Darbojas, Gundar? Jā. O, forši, prieks. Aleks, Patriks, vai jums arī sanāk?
Es arī pamēģināšu. Protams, jā, jā, tad Man arī sanāk. sanāk, man prieks, jā. Un tagad galvenais, protams, gribu dzirdēt no Aleksa, kā viņam sanāk izšķidināt akrilu krāsas. Man sanāca zaļo izšķīdināt. Super, un tu ieliekot šeit uz lapas, vai sanāk tā, ka viņa paliek ārpus tas eļas krītiņu līnija. Ja? Un tagad diezgan brīvi, ja? Tagad es turpināšu strādāt, jūs arī varat, protams, iet man līdzi, jūs varat arī tā kā izdomāt un iet, kā jums liekas, ja? Šeit es arī aicinu jūs palikt tajā tādā zeltainā, zeltainais krāsas, tas nozīmē zeltaina, oranžā, jā, tā ohrā, lai mums ir nedaudz tas zeltainais efekts, kā klimtam. Jā, un, piemēram, šeit, kur man ir tas dzeltenas līnijas, tad es aizēju uz to ohru. Jā, ohra ir tā krāsa, kas bieži ir tuvu dzeltenai, jā, viņa vienkārši ir tumšāka. Jā. Un tad šeit man darbojas labi tas efekts gaišs pret tumšu. Jā, tumšais fons, gaišas līnijas, un tad ir tas, tad ir labāk redzams. Ja es šeit būtu nokrāsojis ar zeltenu, tad nebūtu tik labi saskatāms. Es aiziešu pēc tīru ūdeni pārliet. Protams, jā. Jā. Tas jau ir tas vairāk kā jautrs darbs. Aizkrasot, skatīties, kā tas līnijas paliek. Un tad, protams, pie nākamās katras tas daļas piedomājam. Jā, piemēram, kuru krāsu es gribu ņemt kā fonu. Jā. Dažreiz var arī tā nedaudz pamēģināt un paskatīties, der vai neder. Ja neder, tad vienmēr ātri var ar papīra salbēti izņemt krāsu un uzlikt citu piemēru. Ja? Arī roza krāsa der, kur šeit man tāds gaišais, tad ļoti labi šeit iederas arī kaut kāds tumši roza krāsa. Ja, tad atceramies, mēs darbojamies uz to pretēji. Ja, ja līnijas, eļas krītuņu līnijas mums bija gaišas, tad akvarēles es ieliku tumšu krāsu. Ja. Un otrādāk, ja tas līnijas mums ir spilgtas, tad es ņemu kādu gaišu krāsu. Ja, un šeit arī, ja kaut kas aizplūst ar papīra salvēti, visu vienmēr var izglābt. Kopumā mēs strādājam segu, un tad es piedāvāju, piemēram, to kopēju aizmugurējas fonu, uztaisīt vienkārši tādu arī dzeltenīgu, ja, bet tur būs bez raksta, bet tas arī iedos tādu noskaņojumu, zelta noskaņojumu. Ja. Šeit lejā, kur mums bija zaļas strīpiņas, mēs ieliksim arī gaiši zaļo. Man jāpārmaina ūdens. Bet droši esiet arī drosmīgi, pieņemiet arī savus lēmumus, kura krāsa es gribu ko izkrasot, jo es vienmēr saku, ka tas ir... Aiziešu pārmainīt ūdeni. Protams, jā, skrien. Tad tas galvenais, ko es vienmēr aicinu, kad jūs strādājat, ir pieņemt savus lēmumus, jo tas māksliniekam ir, kad ir galvenais darbs. Ja? Lai izkrāsotu to segu, tur vajag tā kā pavisam to šķidru krāsu. Tava gadījumā, jā, lai viņa ir tāda diezgan kā peļcīta, jā, šķidra, bet pamēģini, ja tev sanāk varbūt arī citādāk, jā, ja tu paņem
varbūt tev gribas spilgtāku, un varbūt arī tev der aizkrasos arī tā. Ja? Mākslā tas ir visu laiku eksperiments. Visu laiku eksperimentējam ar krāsu, ar otiņām, ar to ūdens daudzumu. Ir atnesām ūdeni. Super. Jā, salvetes arī. Tas ir tas, kas tā kā tas standārta sagatavē darbām. Tas salvetes ļoti, ļoti daudz izglābt. Ja? Es jau nedaudz tā aizskrēju, jā, man vēl palika dažas tagad daļas, bet šeit vienkārši jau man pagribēs nokrāsoju šeit to lejas daļu. Ja? Ja? Tagad mums ir vairāk tā kā brīv darbs, kas ir sava tempā. Ja? Arī var izvēlēties sākumā vienu daļu, pēc tam otru. Ja? Jau tā patstāvīgi var izlēmt, kuru daļu, kura krāsa es gribu. Nu kā, ja savienot divas krāsas, tas sanāk. Redzi, ko netik labi. Piemēram, arī tagad es domāju, nu kādu krāsu likt starp tam oranžam līnijām. Ja? Es, piemēram, neesmu droša, kura izskatīsies labi. Un tad es pamēģinu, ja? Es, piemēram, tagad paņemu to siltu dzeltenu krāsu, šeit kaut kur viena gabaliņa es pamēģinu un skatos. Nu, varbūt jā, bet varbūt gribas nedaudz kaut kā kontrastaināku. Ja? Jā, tad es, ko es secināju, piemēram, es noliku dzeltenu krāsu, bet, kad viņa bija pa spilgtu, tad man tas kontrastains efekts nav tik spilgts. Tad es nedaudz ar salvēti to uztaisu gaišāku. Ja? Tad šeit diezgan daudz vieta eksperimentam. Beigas, tas process, kad jūs mācāties mākslu, zīmēt, gleznot, tas ir visu laiku tāds eksperiments, un jums galva tā kā mēģina jāatcerās, okay, kas darbojas, kas nedarbojas. Ja? Jo tā arī augsta mākslinieka pieredze, ka viņš jau pēc tam zina, ok, šī krāsa man labi darbojas, piemēram, ja? Šī zila ar sarkano forši, dot foršo violeta krāsu. Bet, kad es paņemu citu zilu krāsu, tad tā violeta krāsa man jau nesanāk. Ja? Vai papīrs, piemēram, no šī albuma papīrs man forši der darbam ar krāsam, un cits papīrs, nē, man tur savilkās. Un tā ir pa drusciņam arī aug mākslinieka pieredze, un tad jau viņš katru reizi darbojas drošāk. Pabeidzēts, super, super. Tad, kam ir pabeigts, ja, tad arī to fonu, ja, tur var paņemt arī nedaudz lielāku otiņu. Ja. Kā kopumā mēs izvēlamies otiņu pēc izmēra. Tad es skatos, ko es gribu gleznot, un tā, lai man ar to otiņu ir ērti. Ja. Ja es gleznoju kādas detaļas, protams, es ņemu mazāku otiņu. Ja es gleznoju to fonu, tad man ir sērtāk paņemt lielāku, lai tad arī pārklājums ir vieglāk. Ja?
Vēl varbūt tāds padoms par to fonu, ja kāds jau tiek tur vai kad tiks, vienmēr jāizvēlas viens virziens. Tad nav tā, ka es sāku motu horizontāli, pēc tam vertikāli. Jāmēģina izvēlēties viens virziens, un tad tam arī sekot. Ja? Un tad, ja man es taisu vertikāli, tad man aiziet vertikālīs līnijas. Ja? Vai arī, ja es saku, ok, man labāk horizontāli, ja? Un tad aizēju un uztaisu visu horizontālu virzi. Ja? Un šeit droši var paņemt tādu neitrālu dzeltenu krāsu. Neitrālu, es domāju, tā nespīliktu, ne pārāk bālu. Viņam tur ir tā kā. Un tad atkal šeit es paņemu platāku otiņu, un kas arī palīdz tai uztaisīt fonu vieglāk, ir ūdens daudzums. Ja? Ja man būs pārāk sausata otiņa, protams, man vajadzēs biežāk iet pēc krāsas, ja? Un tad man paliks vairāk tie otiņu līnijas. Ja? Tāpēc šeit arī atkal nedaudz kā peļcīte ir tā. Ja? Tad šeit es varu. Akvarēlim ir arī tāds nerakstītais likums, ka jo mazāk es darbojos ar otiņu, jo akvarēlis izskatās labāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja es eju pārāk daudz ar otiņu turpu, tad gan papīrs nogurst un vienmēr izskatās sliktāk nekā, ja es novelku tur 2 reizes ar otiņu un visu, un atstāju žūst. Ja? Akvarēm, piemēram, akrilkrāsam ir citādāk. Ja? Akrilkrāsam tieši otrādāk dažreiz vajag vairāk tam mehāniskas darbības, vairāk darbības ar rūku, lai dabūtu efektu. Ja? Akvareļu krāsam. Ja. Tāpēc tagad jūs mērķis aizkrāsot visas vietas, kas jums palika, kur ir sēga un fons arī. Gudars, esi paveicis savu darbu? Jā. Super! Pabeidzu. Arī super. Mēs sagaidīsim, ka visiem būs gatavs, tad noteikti arī padalīsimies, kā katram sanāca. No savu limlenti. Arī tie, kas vēl neizmanto to limlenti, ja? Kas ir, kad mēs ņemam nost, vienmēr to darām lēnām. Ja? Jo var notikt, ka limlente plēš to papīru, un to mēs, protams, negribam, vai pašas beigas mums tas darbs sabojājas. Tāpēc vienmēr nesteidzoties lēnām, mēs noņemam nost. Ko es vēl aicinu jūs katru padomāt, ir par savu mākslinieka parādu. Varbūt kādam jau ir. Ja nav, tad tas varbūt jūsu mājas darbs, padomāt, uz papīra patrenēties. Un parakstam nav jābūt tā kā pasē. Ja, mākslinieka paraksts var būt ļoti radošs. Tas var būt tikai jūsu vārda pirmais burts un uzvārda pirmais burts, piemēram. Ja. Var interneta papīrīt, kādi ir māksliniekiem paraksti. Ja, bet tad arī trenējoties gleznot un zīmēt, es jūs aicinu trenēties arī parakstīt darbus, lai jums tur arī jau rodas tāds pārliecinājums, ja, un jau droši jūs parakstat. Ja. Ar ko var parakstīt? Var parakstīt, piemēram, sākumā var lietot zīmuli vai pildspalvu vai sīvu melnu marķēru. Pēc tam, kad jau ir droši, tad var pat ar otiņu parakstīt. Ja? Ar otu ir grūtāk parakstīt, bet trenējoties arī sanāk. Ja? Super.
Labi, es šeit beidzu ierakstu, bet mēs vēl paliekam, jo ļoti, ļoti gribas paskatīties, kā jums visiem sanāca darbiņi.